Sākumā jānoķer sīkās ēsmas zivtiņas. Izskatās, ka vajadzētu līdakām ņemt. Pirmā zivs rauda, un tad metīšu viņu uz līdaku iekšā. Otrs jau ir mazais plicītis. Liksim tīkliņā, lai dzīvo, un iemet uz līdaku pludiņš. Pludiņš staigā. Vēl viena rauda. Tā būs arī laba ēsmas zivtiņa. Vēl viens. Raudas ķerās ļoti labi. Galvenais, lai līdaka ķertos. Tāds smukāks plicis trāpījās. Dažreiz tādi pavisam smuki, patīkam viņus vienkārši pavilkt. Nu šitādi te sāk ķerties. Jau otrais. Jālaiž tīkliņā. Kas mums te jau ir? Kaut kas ir jau. Iemetīšu tagad vienā citā vietā uz līdaku. Šeit kaut kur. Uztraukums pagāja kaut kādu nepilnu minūtu un pludiņš bija zem ūdens. Piecirtu ir. Nebija liels, varbūt asars un rauda pa lielu izspļāva ārā. Pusceļā. Pirmā copa. Jāpārnes ātri uz šo vietu ēsmas zivtiņas un jāpārmet. Tas ir jāpārliek svaigāk. Aizgāja tikko rokas trīķi. Pludiņš bija zem ūdens, piecirtu kāds līkumā. Nu tāds smuks nāk, bet norāvās atkal netālu no krasta. Metu atpakaļ. Bišķi uztraukums un rokas trīķi bija. Izskatās, esmu atradis, kur ir līdaks. Tikko iemet šeit. Te ik pa laikam lēkā. Ir cerība dabūt kaut ko. Nu ko, mazais krokiņš ir. Mazais krokiņš, kuš. Tikko bija vēl viena copa. Un pa tukšo. Izskatās, ka šī jau bija trešā copa. Tikko bija vēl viena copa. Viņas te tā, uzreiz kā ņemta, pludiņš nav. Piecirt un nekas nebija šoreiz, bet viss cops ir uz pličiem. Tātad uz plicīti grib. Bet ruduls nē. Ruduls laikam neies viņām. Tā ēsmas zivtiņas man vēl ir. Vēl var pagaidīt līdakas copi. 3 copes un 1 veiksmīga. Paliek augsts un jālaiž mājās.
viena veiksmīga cope no 3. Bet, nu, pusstundiņu vēl pastāvē. Pludiņš tur staigā, līdaks. Redzēs, varbūt, kad būs vēl kāda cope. Bet paliek augsti.